Alianse ir gatava aizstāvēt visas savas dalībvalstis. To šodien pirmo reizi viesojoties Latvijā vēlreiz apliecināja jaunais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš šajās dienās apmeklēja visas 3 Baltijas valstis. Lai gan šī nav ārkārtas vizīte, NATO ģenerālsekretārs uzsver, ka jāņem vērā drošības situācijas izmaiņas mūsu reģionā un adekvāti uz tām jārēģē. Plašāk stāsta Toms Pastoris. Jaunā NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga darba kārtība kopš stāšanās amatā 1. oktobrī ir bijusi ļoti saspringta. Viņš cenšas apmeklēt visas NATO dalībvalstis, lai pārunātu tālāko sadarbību. Šajā īsajā laika posmā viņš jau ir viesojies Afganistānā, tur šogad beidzas starptautiskā militārā misija, Turcijā, kuras kaimiņu valstīs Sīrijā un Irākā NATO dalībvalstis izvērsušas gaisa spēku misiju pret islāma radikāļiem, un arī Polijā. Tagad pienākusi Baltijas valstu kārta, un tāpat kā Polijā ir pilnīgi skaidrs, ka šeit galvenais saruna temats ir arvien sarežģītākās NATO attiecības ar Krieviju. Tiekoties ar Latvijas augstākajām amatpersonām, NATO ģenerālsekretārs apliecināja, ka NATO kolektīvās drošības princips aizsargā visas dalību valstis. Tas ir Ziemeļatlantiskās alianses mugurkauls. Mēs izmantojam plašu spektru ar dažādiem līdzekļiem drošības garantēšanā, ko mēs jau tagad redzam arī Baltijas valstīs. Piemēram, ir palielināts NATO kaujas lidmašīnu, kuģu un arī sauszemes spēku skaits. Daļa no gatavības rīcības plāna ir arī izveidot ļoti augstas gatavības ātrās reaģēšanas spēkus, pie tā mēs nepārtraukti strādājam un varēsim sniegt jaunumus par darba gaitu jau ārlietu ministru sanāksmē decembrī. Vienlaikus gan arī ģenerālsekretārs uzsvēra nepieciešamību pašām dalībvalstīm vairāk domāt par aizsardzības jomas attīstīšanu un izteicās atzinīgi par Latvijas apņemšanos sasniegt aizsardzības finansējumu 2% apjomā no iekšzemes koprodukta. Prezidents Andris Bērziņš tikmēr apliecināja, ka tas tiks izdarīts un Latvija NATO ģenerālsekretāram var prezentēt precīzu plānu par tālāko bruņoto spēku attīstību. Var viennozīmīgi teikt, ka mēs apņēmīgi strādājam pie valsts drošības un aizsardzības spējas stiprināšanas, turpinot iesākto darbu pie bruņoto spēku attīstības plāna realizēšanas. Arī Saeima ir vienbalsīgi lēmusi par finansējumu palielināšanu Latvijas militāro spēju celšanai. Pēc sarunām ar Latvijas prezidentu NATO ģenerālsekretārs arī devās uz valdības namu, lai tiktos ar citām Latvijas augstākajām amatpersonām. Latvija ir otrā Stoltenberga pietura Baltijā. Šodien Rīgā viņš ieradās no Igaunijas. Tur viņš viesojās NATO kiberdrošības centrā, kur šonedēļ sāktas vērienīgākās kiberdrošības mācības NATO vēsturē. Jens Stoltenbergs Igaunijā arī apmeklēja atjaunoto gaisa spēku bāzi Emerī, kur cits starpā tikās ar igauņu, vāciešu un amerikāņu karavīriem. Šā gada aprīlī šajā bāzē tika sākta gaisa patruļu misija, ierodoties F-16 iznīcinātājiem. Kopš tā laika darba bijis daudz. Kā uzsver NATO ģenerālsekretārs, NATO gaisa telpu Krievija šogad pārkāpusi 400 reižu, 100 reizes no tām notikušas Baltijas valstu teritorijā. Tā esot bīstama un provokatīva Krievijas rīcība, taču alianse ir parādījusi, ka gatava aizstāvēt visu savu teritoriju, skaidroja Stoltenbergs. Jāpiebilst, ka rīt NATO ģenerālsekretārs apmeklēs arī Ādažu militāro bāzi, bet pēc tam dosies uz Lietuvu, kur ieplānota viesošanās Baltijas valstu gaisa telpas kontrolas centrā Karmelavā. Toms Pastoris, Valters Blūms, Latvijas televīzija. Kremļa pārstāvs šodien izvirzīja prasību garantēt, lai Ukraina nekad netiktu